Viena no lielākajām dāvanām, kā tu zini, ka šī persona, ka viņai nav jābūt tavā dzīvē, Dievs patiešām atbrīvos no šīs personas, tiklīdz tu pārausi saites. Nekontaktējies ar šo personu, tu pamanīsi, ka jūti vairāk mieru, tavi sapņi vairāk ir skaidri, tu spēji taisni domāt, saproti, ka nesteigā kā pa trauslumu, nejūti baiļu garu, kas mocītu tevi, tev ir enerģija, tā uzlabojas, kad šis cilvēks nav tev blakus, tā persona dzīvoja no tavas enerģijas, no tavas svaidījuma. Dievs saka, vairs nē, tā persona tagad ir apjukumā, jo nevar tevi kontrolēt, visādi centās. Persona centās savu dzīvi dzīvot ar tavu svaidījumu, centās mainīt pozīcijas ar tevi, vai arī centās atbrīvoties no tevis, cerot, ka viss, tas, kas pieder tev, pāries viņam. Šī persona ļoti cer uz to, kam jābūt tev. Viss, ko Dievs tev apsolījis, viņš cer dabūt sev, un tāpēc, ka šī persona nespēja to saņemt, cer, ka tevi var kontrolēt, lai novērstu tevi saņemt. Bet Dievam ir citi plāni priekš tevis. Šī persona ir dusmīga, ka tu teici jā Dievam, ka tu pieņēmi Dieva aicinājumu, ka tu šo gājienu uztver nopietni, jo šī persona vairs nevar tevi kontrolēt. Kad nopietni staigā ar Dievu un kad saproti, ar ko cīnies garīgo cīņu, kas nāk pret tevi, tu saproti, ka tavs laiks, tava enerģija, viss, kas ir par tevi, ir jāsargā. Tu saproti, cik viegli ievainojams tas ir, jo tu saproti, cik jūtīga tu esi garā, un tu nevari būt blakus jebkuram. Tu nevari jebkuram dot pieeju sev, ne tāpēc, ka esi lielīga vai labāka par citiem. Nē, bet tu saproti, cik svarīgi izšķirt un pasargāt savu mieru. Sargājot savu mieru, izšķirt, kas tev ir apkārt, tas palīdzēs uztvert instrukcijas, ko Dievs tev dod. Mazāk apjukums apkārt, vairāk esi aizņemta ar Dieva instrukcijām, vairāk esi paklausīga un tuvāk tiec Dieva mērķim, aicinājumam tavai dzīvei. Lai dusmojas šī persona, viņš nevar tevi kontrolēt. Šī persona tiešām domā dzīvot caur tevi.